Un vispār man ļoti patīk ar jauniešiem parunāt, tāpēc, ka tas ir pavisam savādāks skatījums uz dzīvi. Man iekšā vēl ir tāda padomju audzināšana un kaut kas tāds backgrounds palicis. Ja? Šajos jauniešos nekā tāda nav. It sevišķi tie, kas dzimuši tagad pēc 2000. gada. Jā. Lampārī, ja mēs skatāmies, vairāk kā 50% ir zem 30%. Tā kā mēs tur esam minoritāte, Edijs, noteikti var droši teikt. Un tas ir forši, kad man tāda cerība tas dod, ja viņiem tiešām interesē lietas, un viņi ir gatavi paust viedokli, un tas, ka tieši tā kā tu saki, varbūt tās mums ir tāda bijība pret autoritātēm savā ziņā, kaut kāda zemapziņā iekšā, tad es redzu, ka tiem jauniešiem viņi pilnīgi droši var uzdot jautājumus prezidentam, nepiekrist prezidentam. Bija pagājušā gadā viena diskusija, kur Valdis Zatlers piedalījās, un tiešām viens tāds jauns cilvēks, viņš oponēja un tā. Un man liekas, tas dod arī tādu foršu sajūtu par Latviju, kas mums ir ļoti, ļoti svarīga. Un dati, mums ir ļoti daudz arī dati, 76% no lampas apmeklētājiem saka, ka viņiem pēc lampas pieauga optimisms par Latvijas sabiedrību, un tā kā, ja visi, kas grib tādu optimismu poti, un visiem, kam liekas, viss ir slikti, man liekas, ir vērts atbraukt arī tāda iemesla pēc, lai vienkārši gūtu to, ka būs labi viss.